Nu ko, turpinam copi. Pārmīju dažus vārdus ar dīķu saimnieku. Obapā, tas smokī. Nu jā, nomainīju tikko nomainīju karot, šūprasti, uzliku vīperu brūnu uzliku, ja. Nu, tā ļoti smuka paņēma, redzams. Ar viņu vēl tādu, taisīsim vienu smuku bildi. Un šimtiņu. Tā, aižam vaļā zivi. Projām. Šitā tāda paķēra pilnīgi. Mānekli. Tā bija dikti traka zivs. Nu jā, māneklīts mums tāds tagad gaiši brūns. Mēģināsim no tālas distances kaut. Kaut kāda zivtiņa ir. Kādam pa sādiem tam nobrauc. Varētu teikt, pa auklu pārnes pār. Šīta vieta faktiski ir, šeit var redzēt, es nezinu, vai jūs redzat, bet ūdenī tāda kvadrātu gaiša. Tā ir barošanas vieta, restīvi vieta, kur dīķu saimnieks Valdemārs baro zivis. Attiecīgi to varētu izskaidrot to, kad šīs tā karot dikti līdzīgi. Pirmkārt, izskaidrot to, kāpēc te ir lielāka zivju koncentrācija. Tas vienkārši vairāk pulcējās. Otra lieta tāda, kad šitie šūpa atgādina viņu varību, ko viņi baro. Šūpa krāsa. Viņi kaut ko tādu brūnīgi, zaļganīgi atgādina, ja. Tāpēc varētu būt, ka te arī labāk strādā, pieņemsim te paši brūni, zaļganie torņi, ja. Nu, sinepa krāsa, teiksim tā. Tāpat nav, laikam, sinepa krāsa, tas gaiši brūns. Nu jā, te arī vēl caurtecīte maziņa ir. Skatīsimies, kas te notiek vēl. Tā, nu labi. Zivs interesējās, ļoti interesējās, bet līdz copai nenonāk. Labi, skaidrs. Kaut ar ko saspringt, jāstrādās turien.
Aha. Jā. Atbrīvojam mums. Strādājam tālāk. Saulīt sāk parādīties. Redzēsim, kā tas ietekmēs copi. Tā, nu jā, izskatās, ka mums prasās pēc krāsas maiņas. Nu jā, vēl vienu metienu un aiziet. Mainīsim krāsu, uz ko izdomāsim. Varētu būt kaut ko zeltainīgāku vai gaišāku. Labi, nav. Tā. Ko mēs varētu likt vietām? Kā ir kārdinājums pastrādāt ar gumijām, bet domāju, ka vēl nav laiks. Šo te. Šis ir atšķirībā no iepriekšējās gumijas, šis ir Vipers. Šis Vipers ir glancēts. Nu, kur tad man ir gals pareizais? Kur? Glancēts, viena pusīte tāda gaišāka, viena tāda tumšāka. Nu, skatīsimies. Būs vai nebūs. Un to arī viss tās beidzās, bet nu bija smuki. Ir tā, labi. Bet jau viss projām. Nu, ne. Tā.
Sameties vispār. Sametās. Kas, ka viņš sametās? Vīt sapīta. Nā. Vīpers, īstenībā vīpers no visām nories karotēm, karota šūpa, kā kurš viņu sauc, ja? Karots, tas laikam tā no veciem laikiem asociējās vecajām līda karotēm. Restīvi, vīpers ir, es teiktu tā, ka tāds viss universālākais. Viņam ir vairāku svaru modeļi, mazākais no kuriem, ja es nemaldos, ir 1,5 grams. Lielākais bija šie te konkrēti, ko es strādāju, 2,1 grams. Un baigi negribu samalot, man liekas, ka bija arī 2,5 grami. Tad lūk, faktiski viņu var, šis labākais tādā ziņā, ka viņu var vadīt, ātrāk ietinot, var vadīt ļoti tuvu virsējiem slānim ūdens. Višķītiņi lēnāk tinot, tā kā viņš bišķiņ tā kā grimst uz vidējiem slāņiem. Nu, teiksim tā, viņu var universālāk strādāt. Pārējās nories karotas, kas ir, tas viņas ir interesants, bet viņas ir, es teiktu tā, specifiskāks. Ir pieņasim, tīčs modelis, jā, kas tas tīčs modelis ir izteikti domāts tā kā virsmas copei. Viņam bija kaut kā 0,9 gramu svars, man liekas, tad ir būni, jā, kas ir attiecīgi tieši paredzēts tā kā tiem zemākiem slāņiem, jā, teiksim. Tā kā, nu, tur var tādās niansēs ieiet iekšā, ja. Nu, kaut kā tā. Labi, pamēģināsim tagad. Man ir tāda lieta līdzi paņēmusies. Nodomu, kas saucas nevis karotes, bet gan. Ir manā kārtībā. Kur? Es paņēmu pāris woblerus līdzi. Ārējā woblera. Tātad šis ir nories bosas pupa lielā. Un šie te arī ir nories, saucās rais. Nu, tipiski ārējā krenki. 30 cm iegrim apmēram ir tipisks tāds ārējā woblerīts. Nu, tāpēc, teiksim, es viņus paņēmu. Vēl man ir tāda interesanta lieta, kā trautiks. Trautiks no nories. Šis ir, teiksim tā, nu, cikāda vibration wobblers. Māneklis, jā, precīzāk sakot. Nu, šāds te veidojums. Viņi faktiski, teiksim, var strādāt tā kā daļai džiga tehnikā, paraugu tuvu gruntī. Bet, nu, pamēģināsim, kā mums ies ar ārējā wobleriem. Šis ir, tas rais ir interesants. Interesants viņš ir to, kad
tā kā liela vibrācija, kā jau kranks. Un woblers ir liela vibrācija un viņiem tā krāsa tā diezgan paspilgt ir. Es baidos vienīgi, ja šoreiz par to krāsas izvēl. Ūdenī viņš veic tādas, ritmiskas kustības, kā jau kranks, jā, vibrācija ir, bet tāda ļoti, es teiktu, plaša. Tā plašā vibrācija, tā plašā spēle veidojās tieši no tās mēlītes, jā, teiksim. Jā, kad viņš iegrimst iekšā, tas darba dziļums, tāds viņam arī ir te 30 centimetri. Nekas cits tur nav. Jautājums, cik daudz forela gribēs šādu brīnumu šodien ķerties, to es nezinu, to mēs mēģināsim noskaidrot tūlītās. Jo zivs principā atrodas pie virsmas. Ja būs kaut kāda vispār vēlme viņai strādāt, tad šis varētu būt variants. Viņām interesi nav nekāda. Es pieņemu, ka es esmu bišķiņ netrāpījis ar krāsām. Jo viņš ir tāds ļoti spilgts. Pamēģināšu uzlikt pupu. Pastīsimies, kā mums pupa strādās. Te jau ir karabīna, labi, karabīnieši karabīns. Jā, tā ir boss pupa, šalovs. Ir marzā pupa. Šī ir lielā pupa. Liels apjomīgs māneklis, Labi ir tas, kad viņš ļoti labi lido. Protams, arī dēļ svara. Viņam tā spēle ir tāda stiprs magnējāka. Viņš tāds stiprs magnējs woblers ir. Teikšu godīgi, es ar šādiem ārējā wobleriem es ķeru salīdzinoši reti. Varbūt varbūt to redzēt. Tāds ļoti spēcīgi tāda smagnēja wobliņas, ja saucamies. Šādiem ārējā wobleriem es ķeru reti, jo kaut kā, es nezinu, man kaut kā ir iegājies, kad dīķos strādāju šūpiem un gumijām. Protams, strādā arī ar parastajiem wobleriem, jā, ko mēs ķeram, teiksim, upēs. Visi tvičojamie Miši, Aleksandrs un vispārējie. Bet vispār, dīķu tradīcijām runājot, tad, protams, jā, viss ārējā fishing lielvalstī Japānā, šāda lieta ir wobleri ļoti pat, tā teikt, atzīt lieta. Sportisti viņus izmanto un ķer viņiem. Tā kā tā, pagaidām intereses nekādas. Ja intereses nekādas, tad mums nekas cits neatliek, kā paeksperimentēt ar nākošo brīnums, kas saucās Trout X. Mēģināsim, pastīsimies, kas te būs. Šis te, protams, lido viņš tālu.
spēle būtu tāda. Es viņu, teiksim, mēģinu nolaist līdz gruntai un vienkārši uzraut uz augšu. Rāvienu brīdī veidojās vibrācija viņam. Ja. Tas varētu atgādināt cemberi, bet tur ir viens sviežu burāķis. Tas nav cembers, tas ir tā ir. Tāds nenotiek. Godīgi skat par šo te šodien, man ir diezgan tādas ir godīgi mazas cerības, jo tur ir vairāk momenti. Pirmkārt tas, kad izskatās, kad zivs dzīvo vairāk augšpusē. Otrkārt, tāds moments, kad šeit arī redz tie paši dīķi, viņi nav diezko tīri. Ir zālēm dažādām. Jā, izskatās, ka te nekas prātīgs ar šo trautiks nebūs. Labi, nav. Mēģināsim strādāt veciem labiem šūpiem. Faktiski, kas arī bija šīs dienas pamatmērķis. Ja. Tā. Ņemsim eir. Šis man ļoti patīk. SV Lūres, Ukraiņu ražots šūps. Jā, šis konkrēti 2-gramīgais eir. Kas man viņam patīk? Platā forma. Plato forma ir tā, kad arī upēs mačos esmu ar viņu strādājis un zivs vilcis. Tā forma patīk tāpēc, kad viņu var pavilkt, viņu var iepauzēt un vienkārši ļaut viņam planēt. Ir ļoti lēni vilkt, viņš vienkārši planē. Tas tā ļoti patīk. Protams, nav tas vienīgais no SV Lūres, kas ir labs. Patīk vēl man ļoti koketka. Tas ir faktiski arī klasika, ja, teiksim, tur var meklēt līdzības ar dažiem šūpiem no Forest. Bet gros kā gribu, ka viņa strādā. Ja ir tāda laba spēle, ja. Viņš tā griežoties iet uz leju. Laba spēle. Jā. Ātri un nesāpīgi zivī. Tas tīri bija okei. Faktiski viņi paņēma tajā pauzes brīdī, ka viņš planēja uz leju. Konkrēts sitiens bija. Jā. Tas bija dikti. Dikti jau gribēja apēst. Dikti jau gribēja. Nāc no ārā. Citu. Tas, ko es daru, nav līdz galam pareizi.
Domāju, sačak ziņā tā nemētājiet kāds. Jau pieredz, kad čempionātā jau šādi aizgāja viens kāds jau aizgāja pa pieskariem. Nu, to labāk nedariet. Jā, ir kaut kā te. Dikti jau patīk viņam. Jā. Saku, ka tā labāk nedarīt, bet pats dara. Tipiska kretīnisma pazīme. Jā, kaut kāda interesīga bija. Es pamēģināt interesi pēc, kā mums sastāda lietas krāsas. Spilgtās krāsas. Pilnīgi spilgtās krāsas. Nav tā, kad labi, jau pēdējo metienu šo brīnumu. Un tad liekam jaunu bildi iekšā. Ko mēs liekam iekšā? Domāju, kad uzliksim spilgtu kādu šūpu. Pašai ir. Tad jau redzēs, kā izskatīsies mums dzīvē. Būs vai nebūs kaut kas. Jā, iet. Mainam nost. Vēl ir viss kas, tad vēl ir es likšu baltu. Spilgta krāsa. Ir 2 grami. Skatāmies, kas te notiksies. Parasti tā, kad vismaz tā ir, kad pēc ko nomaina krāsu, šūpam kaut kādu citu. Tā kaut kādos pirmajos pāris metienos ir zivs, vai ir copa vismaz. Nu, ja galīgi nav, nu, teiksim, vispār nav, tad es uzreiz momentā mainu citu.
citu krāsu, citu formu vai, teiksim, nu, citu kaut kādu spēli, teiksim, ja. Piemeklē kaut ko citu, jo tur nav vērts bakstīties to vienu karotu, teiksim, vienu šūpu, ja. Bet, ja ir copa, tad viss kārtībā, tad vēl var pamēģināt kāds pāris zivs nosmalt. Bet, piemēram, uz balto ēru, nu, otrais metiens nekā nav. Pieņem, kad vaina tieši spilgtumā. Vaina tieši krāsā. Jā, nu. Zivs vai nu ņem, vai neņem. Šajā gadījumā neņem. Attiecīgi, ko mēs varam secināt? Šodien visticamāk spilgtie toņi nešancēs. 3 metieni bija, nav, zivs patās ir, tikko izlec ārā. Mainam nos bez žēlstības. Ko liek laiku tērēt. Šajā sakarā pievērsīsimies tumšajam galam, tad es varētu pamēģināt interesi pēc varētu uzlikt koketku. Cik man ir gramīga koketka. Es tiešām nezinu, cik viņa gramīga. Bet liekas, ka viņi kaut kādi 2,5 grami varētu būt. Koketku uzliksim brūnu. Jā, šitā ir kaut kāda vismaz 2,5 grami. Tā var distance. Koketka es parasti taisu salīdzinoši ātri ietīšanu. Jā, kas tur man rakstīja kāds jau. Ātri ietīšana. Jāskatās, kā ir. Vai kā nav. Nu, koketka arī mums nešancē pagaidām vēl.